30. aprīlī, kad ir Baltēns, saukts arī Valpurģu nakts. Latviešu Usiņas svinēja mazliet vēlāk, bet, svētkiem līdzīga enerģija. Tātad būs svinēšanas rituāls, protams, vairāk meditācijas formā, jo mēs nevaram kopā darboties ar lietām, kas nav obligāti, bet ko jūs varat sagatavot, ir svece, jo Baltēns ir saistīts ar uguns elementu, mēs no gaisa elementa ejam uguns elementā, un vēl var sagatavot ārā pašiem noplūktu lapiņu, bet nevis no koka vai krūma, bet zemē augošu, nevis ziediņu noteikti, bet lapiņu. Der zāles stieprs, der pienenes lapa, vai jebkāda lapiņa, kas ir dabiski aug, nevis dārzā, bet dārzā kā ne zāle. Tādu var sagatavot kaltētu, tātad vēlams, bet var svaigumu pēc tam izkaltēt. Pastāstīšu par to, ko mēs varētu taisīt, piedaloties gada gaitā katrā no šiem maniem pasākumiem, ko varēs darīt arī vēlāk. Ja jūs, tas būs amulets, ko es veidoju, un ko katrs varēs veidot šajā pasākumā gada gaitā, līdz pat Ostarei, kad mēs noslēgsim. Un tad jums būs 8 priekšmeti šajā maisiņā. Un šī lapiņa būs viens, pirmais, kas tiks iesvētīts, un varat sagatavot rituālu apli mazo altāra vai lielo, ja jūs arī vēlaties. Pa vidu būs nolikta šī lapiņa, bet tas nav viss obligāti. Jūs varat vienkārši nākt pat bez sveces, bet bez nekā. Ja vēlaties izvēlēties pareizo virzienu, tad tie būs dienvidi šajā gadījumā, jo šis ir uguns elementa pasākums un svētki. Varētu būt tāpat kā iepriekš stundu garš. Sākumā noteikti varēs arī uzdot jautājumus, mēs vienkārši sapulcēsimies, es vienmēr pagaidu kādu laiku, kamēr visi ierodas, un pēc tam arī varēsim dalīties ar iespējām vai uzdot vēl kādu jautājumu, kas no jums par jebkādu maģisko tēmu, kas no jums ir radies. Tātad šis būs ne tikai pasākums, kā atsevišķi, bet es arī pastāstīšu par amuleta veidošanu, kas ir ļoti, ļoti spēcīgs amulets, ja viņu tiešām izdara katros šos te svētkos. Bet ir tā, ka tas nav tik ļoti svarīgi, lai tā būtu tieši tā diena. Ja jūs tajā dienā vai tieši tajā laikā netiekat, parasti dara vēl kādas 3 vai pat 6, 7 dienas pēc tam. Jo tas laiks, kad svinēja, sevišķi tas, kas nav tieši saulgrieži un saulstāvi, kas ir šie te pa vidu, kā ir, kā Baltēns vai Usiņi, viņi, tur nav tas datums tik ļoti svarīgs. Bet es vēlos taisīt šo pasākumu Valpurģu naktī slavenajā, ne naktī, sanāks vakarā 8, kā es parasti vismaz tiešreiz būs 8, izņemot, ja būs kaut kādas izmaiņas. Tātad visi laipni gaidīti. Kā es saku, var arī neko papildus nedarīt, var negriezties pie dienvidiem, var negatavot nekādas lapiņas, var negatavot rituālos apļus, neko, vienkārši nākt piedalīties. Un šis būs izteikti raganīgs pasākums. Tieši par raganisko tēmu. Ja, piemēram, Ostara bija pagāniska noteikti, bet tur bija daudz par transformāciju, par izmaiņām. Tās ir tādas universālas lietas. Šis būs izteikti raganīgs pasākums, kur sanāks kopā raganiņas. Un, ja jūs nejūtaties kā ragana, viss ok, var piedalīties tāpat. Bet šajā brīdī mēs visi iejutīsimies raganu lomā. Vīrieši arī var būt raganas, nebinārie cilvēki arī var būt raganas. Tas ragana ir latviski, protams, sanāk, kā sieviešu dzimtas vārds, taču īstenībā, pēc nozīmes, pēc būtības, visi var būt raganas un nav jāizvēlas cits vārds. Jūs varat droši teikt, kā vīrietis, es esmu ragana, tas vismaz angļu valodā
tā daudzi saka, ir, kas izmanto citus vārdus, bet kā warlock, lai gan, to saistīs sanāk arī ar nodevīgu maģiju, tādu, kad kā ienaidnieks, kurš ir atkāpies no kaut kādām specifiskām tradīcijām, tur vēl ir kaut kādi iemesli, kāpēc tas saistās ar negatīvu. Ir dažādi vārdi, wizard diezgan reti lieto, bet witch arī vīrieši mēdz lietot tā, ka kā jūs vēlaties, bet būtība tam visam ir tieši tā pati. Tā kā laipni lūgtī 30. aprīlī 8. vakarā uz raganisku kopā svinēšanu.